tad, kad es atgriezos no Maskavas, es sāku strādāt Latvijas Zinātņu akadēmijas vadošajā zinātniskā pētnieciskajā institūtā, Organiskās sintēzes institūtā. Un ar visu savu zinātņu kandidāta grādu es varēju pretendēt un ieņemt tikai vecākā laboranta vietu. Un par cik mēs esam ļoti pateicīgi Zinātņu akadēmijai, mums tā bija arī vienīgā iespēja Rīgā apmesties. Mēs dabūjām ar Zinātņu akadēmijas palīdzību vietu kooperatīvu dzīvokļu rindā. Man vajadzēja no tās savās mazās vecākā laboranta aldziņas un no sievas mazās aldziņas, un mums bija 2 bērniņi. Viņi jau mums kā studentiem parādījās. Man vajadzēja vēl arī maksāt parādus, aizņemtos par kooperatīvo dzīvokli. Bija tāda liela neapmierinātība ar to, vai es varēšu savilkt galus kopā un vai es varēšu strādādams zinātnē Latvijā nodrošināt savu ģimeni. Tāpēc es meklēju, acīm redzot, un tāpēc es ieraudzīju to sludinājumu Komsomolskajā pravdā. Un mana darba alga 110 rubļi toreiz atbilda akurāt 11 vācu markām. Un es ieraudzīju sludinājumu 14 mēnešu stipendiju Vācijā. Mēnešu stipendija 1800 markas. Mēnesī. 14 mēnešus. No tā bija motivācija. Un tieši ar mani nebija problēmas. Uz mani bija rinda. Mani gribēja dabūt virkni kompāniju un 2 mēnešus, sākumā mums bija 2 mēnešu intensīvais kurs vācu valodā, pēc tam 2 mēnešus bija ievads seminārs tirgus ekonomikā, skaistās universitātes pilsētās, Tübingenā pie Nekāras un Rotenburgā pie Nekāras. Un tad man bija pirmā prakses vieta Lībekā privātās zāļu vairumtirdzniecības uzņēmumā firmā Maxiene, kas tika vadīts uz to brīdi jau 4. paaudzē no ģimenes locekļiem. Un viņi tur visi bija rindā sastājušies, viņi gribēja dabūt kādu krievu, kuram palīdzēt, lai perestroika izdodas. Tieši tā viņi arī teica, viņam bija liels pārsteigums, ka atnāca viens, kas saka, es nemaz neesmu krievs. Tā apmācība bija tāda, ka man izlaida cauri pilnīgi visām firmas nodaļām, un, lai tu saproti to iekšējo struktūru, kādā veidā tas, kurš zobrats ar kuru saķers. Un tad, kad 2 mēneši pagāja, tad man nākamā prakses vieta bija firmā Bayer Diagnostika Minhenē.